Augšējās ekstremitātes imobilizācija ar dezopārsēju. Dezopārsēju var izmantot pie pleca joslas traumām, pēc augšgalma proksimālā gala lūzumiem, pēc augšgalma kaula mežģījuma repozīcijas, kā arī pēc augšgalma un pleca joslas operācijām. Traumētā ekstremitāte ir saliekta alkoņa locītavā un pievirzīta pie krūškurvi. Padusē novieto mīkstu materiālu rullīti. Pārsēna ar 2 līdz 3 cirkulāriem tinumiem krūškurvi un traumēto ekstremitāti sākot no veselās puses uz slimo pa krūškurvi priekšpusi. Cirkulāros tinumus pārtrauc veselajā padusē, un pārsēja turpina slīd pa krūškurvi priekšpusi uz slimo plecu. No slimā pleca virza pārsēja vertikāli uz leju līdz elkoņa locītavai. No elkoņa locītavas pārsēja virza pāri apakšdalma priekšpusē slīpi uz veselo padusi. No veselās paduses pārsēja virza slīpi uz slimo plecu. No slimā pleca pārsēja pa slimās ekstremitātes priekšpusi virza vertikāli uz leju līdz elkoņa locītavai. Un no elkoņa locītavas pārsēja virza pa krūškurvi mugurpusi uz veselo padusi. No veselās paduses pārsēja nobeidz ar 2 līdz 3 cirkulāriem tinumiem ap krūškurvi, tāpat kā sākumā, fiksējot pie krūškurvi tikai traumēto ekstremitāti.